Veselība priekš manis gadiem ejot ir kļuvusi arvien aktuālāka un aktuālāka tēma. Ikdienas steigās iespējams tam nepievērš tik daudz uzmanības, kā to vajadzētu reāli darīt, jo man ir arī bail no ārstiem un viskādām tādām lietām, pārbaudēm. Un citreiz ir slinkums un tā. Un tad, kad tu saslimsti un atkal guli gultā, neko nevar izdarīt, tad tad es saprotu, bet taču varbūt varēja tos vitamīnus padzert vairāk vai siltāk saģērbties. Ja? Bet ikdienas steigā man tas šobrīd manā vecumā pagaidām neturās vēl tik ļoti galvā. Man tuvāk ir, protams, tāda mentālā veselība un arī, protams, tāda fiziskā. Es sportoju, kas man, protams, arī galvu sakārto uzreiz. Es cenšos dzert ūdeni. Man agrāk īstenībā negaršoja ūdens. Un tad, kad es pirms kaut kādiem 5 gadiem pirmoreiz sāku tā pati sportot, tad man iegaršojās tas ūdens. Tu saproti, ka tas ir vienīgais dzēriens, no kur tu tā normāli vari atdzerties. Ja? Ar vitamīniem man ļoti pieklibo, pie tā man vajadzētu piestrādāt. Pastaigas man reizēm patīk, tāda atslēgšanās un tāda vide noteikti pie dabas. Tas arī tā sakārto un saliek visu pa plauktiņiem. Tad, kad es palasu grāmatas, tas man arī skaitās kā mana tāda mentālā veselība, kas man arī saliek tā kaut ko vēl pa plauktiņiem. Augstās dušas man ļoti patīk, tādas kontrastu dušas, jo esmu cilvēks, kurš nemīl ne pārāk augstumu lielu, ne pārāk karstumu lielu. Un tad, kad es ieeju siltā, bišķiņi varbūt karstā dušā, vienā brīdī man paliek tā kā ļoti karsti, un es vienkārši uzlaižu sev super augstu ūdeni virsū. Bet tā lielākoties tā noteikti ir sporta zāle, kurā es cenšos sevi izlikt, un tad es jūtos tā kā labāk. Domājot par svaru, visām ķermeņa aprisēm un izskatu, arī saslēdzot to kopā ar skatu, īstenībā laika gaitā manā galvā tas ir palicis arvien slimīgāk un slimīgāk, ja tā godīgi. Jo, kad man bija pamatskolā vienalga, mūzikas vidusskolas sākumā, pirmajos 2 kursos, arī man bija vienalga, cik es sveru, es sev pieņēmu, es izskatījos, man šķita, viss ir labi. Es biju harmonijā ar sevi. Tad, kad es biju depresijā, protams, bija medikamenti, kas man bija jādzer, un tad kaut kādā brīdī es arī pieņēmos svarā. Tas laikam tāds lielākais bija, kad es svēru 73, 74. Un tad es sāku sportot ne tāpēc, lai izskatītos tievāk, bet vienkārši tā kā, lai justos labāk, lai ir kaut kāda disciplīna. Un tad es nosportoju tur vairākus mēnešus, kaut kāds pusgads, kaut kas tāds, un tie bija mani pirmie 10 kg, ko es nometu. Man bija tāds, tad es ļoti ilgu laiku turējos uz tiem 63. Protams, jā, un tāda laika gaitā tie mani kompleksi ir arvien vairāk un vairāk auguši, un es nevaru saprast no kaut kādiem sabiedrības uzspiestiem standartiem, vai arī tas tiešām ir vairāk par to mani, kā es gribu izskatīties un kā es jūtos labāk. Es domāju, ka tas ir otrais variants. Un pagājušajā gadā es nometu savus nākamos 10 kilogramus īstenībā, 3 mēnešu laikā, ļoti ātri. Kā? Milzīgs stress, tu nevari ēst, un es esmu no tiem cilvēkiem, kurš tiešām nevar ēst. Sports, protams, arī, jā, tas tev uztur tādā fiziskā spēkā, un tā, bet lielākoties tas ir stress, un tad es visu laiku domāju, varbūt tie kilogrami sāks augt atpakaļ, bet šobrīd es vienkārši cenšos sev uzturēt tādā formā, iet uz to sporta zāli, protams, ir drausmīgi grūti saņemties. Ir īpaši, ja tu neesi bijis kaut kādu, kaut vai nedēļu, 2, nedod Dievs mēnesi, kas ir īstenībā šobrīd ir tāda situācija. Visādi pasākumi, notikumi, ceļojums, aizbrauc tur. Un, tad jau tu nepasporto, kaut kur arī gribu pabaudīt. Un tad, kad es sportoju, tad es vienkārši jūtos labāk, gan garīgi, gan arī paskatoties spogulim un tāds wow. Protams,
apkārtējiem nekad tu neizpatiksi. Šobrīd, kad es svēru aptuveni 54 kg, tad vecāki gadu gājumi cilvēki, arī mamma. Viņa saka, ak, Dievs, drīz jau tev spīdēs cauri. Bet es tā nejūtos. Es jūtos tā kā labi un es jūtos veselīgi, bet trakākais tajā visā ir tas, ka man aizvien nav gana. Un varbūt šobrīd man no tā nav bail, bet es domāju, ka pēc man visu laiku nav gana. Tad man tas nepatīk. Un šķiet, ka man ir dubultsots. Un šķiet, ka tur tā viena riepa ir bišķiņa par daudz, nekā es gribētu priekš sevis. Un gribētos tajās drēbēs ieģērbties, bet kaut kā šķiet, ka nav labi. Un visu laiku tas perfekcionisms, profesionālais kretīnisms priekš sevis bišķiem drausmīgi noārda. Un vēl viena ļoti smaga lieta bija šī gada aptuveni sākums, kad pēc tās visas nēšanas, pēc visiem stresiem, tu tiešām vienā brīdī tā sēdi un tev gribas ēst, bet tu nevari ēst. Un tu domā, ko tagad? Un tad bija tāds laiks, kad man draudzene zvana, viņa tā, tu esi pēdusi? Ūdens neskaitās. Skārums ieriņu vien apēd. Tu zini, cik ir pulkstens? 4, 5 jau, jā. Tad var arī citreiz pat vēlāk, un tev vienkārši neprasās, un tad tu kaut kā tā atsāc. Palēnām. Bet esmu ievēros, ja es jūtos tādā labā garstāvoklī, tad man ir tā apetīte, bet ja es jūtos slikti, tad man nemaz neprasās ēst. Viens puses izdevīgi, no otras puses. Ja mēs runājam par veselību, tas vispār nav labi, un es to apzinos. Tā kā, koks ar 2 galiem. Prasīt palīdzību es varu, bet citreiz tas ir ļoti grūti, jo ir grūti pārkāpt pāri savam ego, un tad tu tā kā varbūt sajūties uz to mirkli tāds vājš. Un nesen, pirms es sāku iet pie savas jaunās terapeits, tad man bija tā sajūta, vai tiešām to vajag? Varbūt es vēl pati pagaidām varu tikt ar to galā, bet tad tu saproti, nē, ir tās situācijas, ka tomēr tu nezini, tev nav tie instrumenti, lai uzbūvētu to māju, un tad terapeits ir tas, kurš tev var iedot tos instrumentus, lai tu to māju tā kā uzbūvētu. Un tā kā lūgt palīdzību ir grūti. Man īstenībā arī reizēm grūti pieņemt palīdzību, kas šķiet tā kā, jo es arī pēc horoskopa esmu lauva, un lauva, protams, pati. Un īstenībā no malas man šķiet arī cilvēki tā arī redz mani, ka tā kā es super pati visu varu izdarīt, un man nav nevienas problēmas, un esmu tik pārliecināta par sevi, bet tas, ko es daru aiz aizslēgtām durvīm un nolaistām žalūzijām, raudu un pārdzīvoju par to, kā atkal saņemties. Un tad es saņemos, un viss ir labi. Bet, lai gan man šķiet īstenībā, es arī daudz emocijas esmu parādījusi kaut kur tā kā publiski, jo emocijas ir kaut kā tāda vienkārša sastāvdaļa, jo mēs visi esam cilvēki. Agrāk bija kaut kādi tur tie stereotipi arī par grāmatām, grāmatu tārpu, bet man šķiet, piemēram, lasīt grāmatas, iet pie terapeita, tas ir stilīgi. Tā kā, ja tev ir savs privātais terapeits, tā kā tāds draugs par maksu, ar kuru tu parunā, plus tev vēl iedod padomus, ko darīt, un profesionāls padomus, un tādas, kas ir saistīti ar psiholoģiju un to, kā to smadzeņu sistēmu sev palīdzēt uzturēt normālā formā. Tur vispār man šķiet nav par ko kaunēties, jo mēs visi piedzimstam, tad mēs savācam kaut kādas dzīves traumas, tad mēs pēc tam nezinām, ko darīt, un tu jau arī nevari izmācīties visas iespējamās profesijas, lai tā kā visu pats apsmadzeņotu. Radošai dvēselei atrast to brīvību kaut kādā arī noteikumu un disciplīnu pasaulē ir ļoti grūti. To es apzinos tikai gadiem ejot, jo tu saproti, cik svarīgs ir miegs un cik reāli tas ietekmē tavu veselību. Un ļoti labs stāsts par to, ka tad, kad man ir super intensīvi periodi, kad es visu laiku strādāju, es neskatos, cik es baigi guļu, paguļu 4 stundas, paguļu 3 stundas, vienalga. Un ļoti bieži
katru otro reizi, kad man iznāk dziesma, pēc dziesmas iznākšanas es saslimstu. Un es noliekos vienkārši. Būtu labi, ja tā būtu nedēļa, bet parasti tas man riktīgi ieilgst. Un tas ieilgst pat līdz pat mēnesim. Ir bijis pat 1,5–2 mēneši. Ir bijis tā, ka es nedēļu staigāju bez balss un domāju, labi, ko tagad darīt. Un tā brīvība jau arī pēc tās tajā brīdī es tiecos. Un kā uzturēt to veselību un kā sevi disciplinēt. Un ja tev iedvesma parādās tieši tajā brīdī, kad ir jāiet gulēt, ja? Tā kā tu aizēji izdari pa māju pēdējos darbiņus un viss dodos gulēt, bet tieši darot tos pēdējos darbiņus pēkšņi, bet kas tā pa melodiju? Un vēl kaut kādi vārdi ienāk prātā. Un tu arī negribi pazaudēt to radošo mūzu, kas tevī tā kā ir iekšā, manī. Un vajag jau to izmantot, jo man bija tāds periods mūzikas vidusskolas laikā, kad es domāju, labi, tā ideja, labi, vienalga pēc tam gan jau, bet tu neatceries pēc tam neko, ko tu esi no tās idejas tā kā izdomājis, to vajag vienmēr uzreiz piefiksēt. Un tad man šķiet tāda radošā krīze, ka tu neko nevari uzrakstīt. Un tad es ļoti sabijos. Man šķita, ka tiešām tā mūza ir mani pametus, jo es viņu nespēju pietiekami novērtēt. Un tad, kad man pēc kaut kādiem pāris mēnešiem beidzot uzrakstījās dziesma, es biju tik pateicīga, jo man šķita, ka viss, es esmu pazaudējis šo savu šķautni. Es brīžiem pat tiek ir tādā kā trauksmē par to, ka ja es tagad nevarēšu uzrakstīt dziesmas, tad ko tad es izdošu vispārībā tālāk dzīvē? Bet ja man ir stāsti, ko stāstīt, un kā tad es viņus izstāstīšu līdz galam, ja manu valoda ir mūzika? Un es biju iegājis tādās detaļās, tā kā šobrīd es esmu tādā posmā, kad es visu laiku cenšos to daudz maz piefiksēt un nepazaudēt. Un tas tiešām ieilgst arī vēlās stundās. Un ir bijis tā, ka tev ir jāceļās no rīta 8, un tu aiziet kādos 5 gulēt, jo tu esi uzrakstījis dziesmu, tad vēl kaut ko pie datora sēdējis un centies kaut kādu instrumentālās partijas salikt pats, lai tā dziesma izklausās. Es nezinu, ko kaimiņi domā, ja es naktī dziedu. Tas ir vispār labs jautājums. Visos man šķiet dzīvokļos, kuros esmu dzīvojis, noteikti zinu, ka kaut kas tur naktīs dzied. Un nav jau tagad, ka ballīt, bet es vienkārši viena pati pie klavierēm esmu vai vienkārši ierakstu balsi. Un, tā kā kaut kur tajā visā brīvībā atcerēties par to veselību. Pagaidām ir grūti. Zini, kā, ja piemeklēt kaut kādas lielākas problēmas, tad jau tu noteikti fokusēs uz to lielāko problēmu un ieguldi tur enerģiju, kamēr tu nejūti to spriedzi, tad, principā, kāpēc par to domāt? Tā kā no sērijas, kāpēc tev domāt par pastaigām no rīta un vakarā ar suni, ja tev nav suns? Un tā kā, man šķiet tā diezgan līdzīgi. Kāpēc domāt par slimībām un problēmām, kuras tā kā tev nav? Ja, domās par to tad, kad tas būs. Bet veselībai to vajag uzturēt un sagatavoties varbūt arī kaut kam sliktākam. Varbūt tas man ir tie sliktākie scenāriji jau vienmēr nāk prātā. Bet citreiz es viņus kaut kā savā galvā tā noskipoju. Agrāk šie negatīvie komentāri internetā un visā sociālajā pasaulē mani iespaido. Es domāju, kas? Un ir tīpaši X faktoru laikā, kad es pirmo reizi biju tikus uz tās balsošanas svītras, tad es izdzīvoju, tā teikt, paliku šovā. Un tajā nedēļā bija tāds satraukums, tā kā visas lidoši ārā, salasījās ļoti daudz komentārus, viss ļoti slikti. Pusfināla ģenerāli es raudu. Inters Busuls cenšas man salikt atpakaļ smadzeņu sistēmu pareizajās vietās. Viņš tā nekad vairs nelasi. Nekad. Kopš tā brīža es arī es paskatos, bet es esmu savā galvā izveidojis tādu sistēmu par to, ka es un mans paziņu loks, mani draugi, tuvinieki neraksta, es atvainojos sūdu tajā visā kastītē tur lejā. Ja tu gribi kaut ko teikt, tu pasaki kaut ko labu. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas tur raksta, īsti nav pat mans tāds loks. Un kāpēc, lai es viņus vispārībā uzklausītu? Jo ļoti bieži, manuprāt, ir tā, ka
ja tu gribi izpaust tādu negatīvismu uz āru par kaut ko, tad tas visticamāk tev kaut kur iekšā tur krem, tā kā dīdās. Ja tu esi laimīgs, tev vispār ir vienalga, tā kā kas tam, tu dzīvo savu dzīvi. Nezinu, paskaties kaut kur tālāk un jūties vēl labāk, un nav tādas vēlmes par to. Tāpēc es tā cenšos tā kā to nodalīt, ka tie cilvēki, kas raksta, tie nav tā, tad mani cilvēki, man šo nevajag redzēt, un es tad arī, nelasu, un vēl arī ļoti, protams, svarīga lieta, ja pat citreiz nākas izlasīt, un tur ir kaut kas tāds, kas tomēr aizskar, tad tā ir tāda nianse, par kuru padomāt pašam priekš sevis, jo tad varbūt tu nejūties stabili uz abām kājām par to, kas tu esi, jo man tā bija, tajā X faktoru laikā, kad tā kā, iespējams, es nākamajā nedēļā lidošu ārā, varbūt viņiem ir taisnība. Un, bet lielākoties vajag sevi uzturēt tieši tāpēc arī tādā mentāli labā stāvoklī, garīgā stāvoklī, lai tu saprastu, kas tu esi, un tad tev tas pārējais neinteresēs, jo tu jau pats zināsi, kas tu esi. Salīdzinot to mani, kāda es biju pirms 5 gadiem, un kāda es esmu tagad, es jūtos tiešām daudz stiprāk, daudz spēcīgāk, daudz zinošāk, pieredzes bagātāk. Nervi ir padiluši. Mentālā veselība ir kaut kādos brīžos uz leju paslīdēs, tad uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Man visu laiku ir tādi viļņi, un tad mēs parasti cenšamies viņus tā kā stabilizēt. Arī pirms gada, kad es gāju jau 2. reizi dzīvē pie psihologa, tad es sapratu bāds. Mazgāt traukus, vai kaut kādas visādi šādas lietas darīt, vai strādāt vēlās vakar stundās, vai vienalga jebkuru grūtu darbu darīt pašam priekš sevis, nav tik grūti, kā strādāt ar sevi un savu to iekšējo pasauli. Un, ja mēs paskatāmies, īstenībā ir tik daudz grāmatas arī par cilvēku to iekšējo pasauli, par smadzeņu darbību. Un nav grūtāka darba kā darbs, kad tu strādā pats ar sevi, jo tu sevi lauzi kaut kādā ziņā, lai tava dvēsele attīstītos. Un man prieks kaut kā, ka es esmu atradusi to garīgo ceļu, arī tādu ezotērisko ceļu, ka es ticu tām lietām un tam kosmosam. Un tad ir kaut kā tā vieglāk, ka tu saproti, ka tu ej pa tādām tā kā kāpnītēm. Un tad tu tā kā virzies pretī savam tam mērķim. Grūti ir nepadoties, bet grūti arī ir padoties. Ja tu zini, ka tu jau esi aizgājis tā kā uz augšu, un tu tā esi kaut kādā punktā nokļūst, tu tā skaties apkārt. Ir skaisti. Palikt šeit vai iet vēl uz augšu, bet saproti, atkal būs piekusums, atkal nebūs spēks. Tā kā rāpties kaut kādā tornī uz augšu, kas īstenībā man arī bija tāds notikums, ka tur es rāpos tornī augšā un pēc tam tu esi uzrāpies un tad tu skaties, wow, tik skaists skats, vai ne? Un tad saproti, bet tā kā ir jālic tā kā no tā torņa nost, tāda speciāla aktivitāte. Un tad tu tā sāc domāt, tā ir, bet ir bail. Un tad ir tie 2 varianti. Vai nu tu pārvar tās bailes, un būs bail, būs bišķiņ traki, vai pēc tam, iespējams, būs superīgi labi. Vai arī tā kā tāds lūzeris nedaudz. Kā lūzeris kāp lejā atpakaļ pa tām trepēm, vai arī paliec, kur tu esi un ko. Bet es noteikti esmu par tiem, kurš reizēm pati savu impulsu vadīta un straujās dabas vadīta. Es kaut kā tā bail. Tad labi, viss, ejam, aiztaisam kaut vai acis ciet, ejam. Un tāds, wow, kur es esmu nonākusi, kad tu tā piezīmējies, vai ne? Tad ir tā foršā sajūta. Un tad es saku sev paldies, ka es pārvarēju tās bailes un ka es to izdarīju. Un tad es pēc tam varu kāpt tālāk un iet vēl tālāk. Tad, kad es veidoju un rakstīju savu pirmo albumu, tad es ļoti pārdegu. Un es izdevu albumu
un tad es vienkārši nozudu, man šķiet, uz visu vasaru, varbūt līdz pat rudenim. Es biju sev kaut kur riktīgi tā kā nodzinusi galīgi. Un tajā brīdī es pat neapzinājos, jo tas sapnis bija lielāks un varenāks. Un tās darba spējas, protams, arī ir liels un tu vari darīt daudz, bet ja tava veselība saka stop, un tā kā tu neklausi, tad tev vienā brīdī vienkārši pieliek riktīgu punktu. Nu, viss, ko es gribēju darīt, ir gulēt pie jūras, jūrmalā un neko nedarīt. Es pat negribēju atbildēt uz ziņām, lai gan esmu cilvēks, kurš cenšas atbildēt uz ziņām. Bet kopš tā laika, jā, tā kā pamainījās kaut kādas lietas. Un tad es sapratu, ka, tātad ir jābūt darbīgam posmam, tad ir jābūt apzinātai atpūtai, un tad atkal dzīvot pa tādiem tā kā periodiem. Jo, ja tu visu laiku mauc, jā, tad es vienmēr arī tā smējos, ka, ja es pati nesaprotu, tad Dieviņš man liek saprast, tā kā tagad ir jāpaņem pauzīt. Un negrib, tev ir jāpaņem pauzīt, ja tu slimo. Tas brīdis, kad tev nav nekāds pamats zem kājām, tev šķiet, ka tu esi tā kā zemāk par nulli. Un tas ir tā, it kā tu būtu kaut kādā transā un caur tādu panikas lēkmu, un tu nesaproti, kas notiek, tu vari skatīties vienā punktā. Un nav vienkārši tā kā, ka slimnīcā atslēdzās tā sistēma. Un tev vienkārši tas tā arī ir. Bet man ir daudz dzīvē atvainojos par teicieniem, bet atkal sūdiem ir glābuši draugi. Un noteikti šos draugus, mans sargeņģeļus, kaut kāds kosmos man ir iedevis, vai ne? Tā, lai balansētu šīs manas trakās domas par sevis zaudēšanu, ne tikai vienkārši garīgi, bet arī fizisku. Un tad, kad tu tā pasēdi, tad tajā arī panikā tad uznāk tas, ka ir tik daudz nepiepildītu mūzikas sapņu, mērķu, vēl tik daudz gribās sasniegt tajā karjerā un kino un vispār savā tādā pašizaugsmē. Un tad es vēl sāku domāt par visām tām ezotēriskām lietām, bet kā tad būs tālāk? Vai tad cilvēks tad nokļūst paradīzē, vai tad tomēr ir tā elle, vai tomēr elle ir tā kā uz zemes virsmas, vai ne? Un tur vienmēr būs tā kā gaišāk. Un tad tu vēl par šo tā kā domā, kaut kādā brīdī iešaujas tādi tā kā tie momenti, ja tu viņus noķer. Visu laiku tas, ko es cenšos sev atgādināt, ja pat ir tumsa, tad zini, kad saule ir aiz mākoņiem. Tie mākoņi kaut kad paies garām. Un arī kā jau dziesmā, tur aiz mākoņiem ir saule. Bet to ir ļoti bieži grūti paturēt galvā. Kaut kā sevi samotivēt. Bet, tā kā un tad tajos brīžos, kad man vairs negribas būt vienai, es jūtu to, kad man tāds jau diskomforts rodās, un agrāk man bija vēl trakāk, man bija vienkārši bail no sevis, ko es varu ar sevi izdarīt, un tu vienkārši sēdi, un tev šķiet, ka tu visu vari izdarīt, jo tev no nekā nav vienkārši bail, un tu esi vienkārši pazaudējis pat kaut kādas savas vienkāršās domas par kaut kādu prieku. Un tad, kad tu noķer to mirkli, un tev ir bail, tad par to, ko tu vispār sev vari izdarīt, tad, es parasti uzrakstu kādam draugam, un tad kaut kā tas līdzcilvēku atbalsts noteikti palīdz. Bet arī tas grūtākais priekš manis ir tas, ka man negribās uzkraut saviem draugiem visu to virsū, bet es apzinos, ka es citreiz to daru. Un tie mani piedzīvojumi, pārdzīvojumi bieži vien viņiem ir par smagu, jo katram, protams, ir sava dzīve. Bet kaut kā, man ir paveicies ar tiem draugiem, ka viņi neatgrūž un uzklausa, un cik var viņi dod šos padomus. Tāpēc šobrīd arī man ir šis terapeits, kurš man var palīdzēt tā profesionālākā līmenī, aptverot to tā arī psiholoģiski. Tu dzīvo, un tad tev tiešām kaut kas sakrājās, un ir tas saspringzinājums. Un gadiem ejot, es esmu sapratusi tos mehānismus, kas mani notrigero un ar ko man vajag reāli strādāt.
Jo tā sajūta, tad, kad ir tā panikas lēkme, visi gali plīst, viss ir slikti. Pat labās visas lietas šķiet sliktas, ja, jo tad vēl uzrādas vēl kaut kādi nepiepildīti sapņi, nepiepildīti mērķi, un tas tikai aug. Jā, es, protams, varu arī pateikt to, ka es ik pa laikam lietoju recepšu medikamentus, lai mazinātu šīs trauksmes un panikas lēkmes. Bet kaut kādā ziņā jau šķiet, ka tajā šovbiznesa pasaulē tas ir neizbēgami. Un vienīgi kaut kā šķiet nedaudz skumji, ka man savos 22 vajag tam iet cauri, bet no otras puses dvēseli iespējams ātrāk kaut kā transformēsies un nonāks jaunos un augstākos garīgos līmeņos. Tā kā Fēniks atzimstot no pelniem, vai ne? Un katru reizi atzimst, un tur jau tā tolerance arī aug. Bet, pārdzīvojumi tā noteikti ir lieta par mani. Un ikdienā gan jau, ka es to atsvaidzinu ar smaidu, ka man īstenībā arī gribas smaidīt, un es esmu pozitīva. Un dziesmās mēs to atsvaidzinām ar tādu jautru instrumentālo partiju. Mans otrais albums ietver ļoti daudz mentālo veselību, manu mentālo veselību, drīzāk neveselību. Tas būs par šo sevis pazaudēšanu, par to brīdi, kad nav tāds garīgs pamats zem kājām, un tu gribi, lai arī tev nav fizisks pamats zem kājām, tu gribi pacelties un aizlidot. Un kaut kāda jau tā kosmosīgā pieskaņa tur ir, un man dvēseli noteikti zina, kā ir būt tur augšā, un viņi visu laiku pēc tā tiecās. Arī psiholoģiski apsvērumu dēļ. Un par to ir šis otrais albums. Tāpēc, radot dziesmas priekš tā, kaut kādā mērā bija nedaudz pat grūti, jo tu aizdomājies un tu domā, wow. Un tu tā jūties. Un kā ir ar to dzīvot, ka tu visu laiku centies notvert kaut kādu šobrīd neaizsniedzamu paradīzi, kamēr tev vēl šeit ir jāizdara daudz. Un tad ir kaut kādas tās dziesmas, kuras uzrodas atkal līdzīgā tēmā. Man šķiet šobrīd priekš albumu šī nav tādas daudzas, kas ir no šī gada. Manuprāt, tikai 1 vai 2. Bet tu zini, ka to ir vēl vairāk. Un bija 11 dziesmu, kuras es sūtīju saviem draugiem, lai viņi noklausās un pasaka labākās. Un, protams, arī no saviem draugiem es dzirdēju komentārus, wow, tev visu laiku tā viena tēma, putni, mākoņi, debesis, atkal tu bēdīgi. Un man viena draudzene teica, tev visas dziesmas tādas bēdīgas, tu kaut ko priecīgu vari uzrakstīt. Jā, bet es rakstu par to, ko es jūtu. Un jā, tā jau ir tā terapija. Bet otrais albums mākoņos noteikti ir tāds grūts solis, liels solis. Tu domā, kā par to pastāstīt, kā par to būs pastāstīt cilvēkiem, par ko ir tas albums. Vieglākā versija ir par to, ka albums mākoņos ir par to iekšējo stāvokli, kad tu esi komfortā. Un mēs visi esam savos mākoņos, savā komforta zonā. Un tad, kad es mācījos pamatskolā, man vienmēr teica, Dion, lūdzu, nokāp no tiem saviem mākoņiem un beidz viņos dzīvot, kaut kā piezemējies, lūdzu. Un es nekad nesapratu, par ko viņi runā. Un tikai laika gaitā es sapratu, ka es esmu kaut kādā ziņā tāds melnais gulbis visur, kur es ieeju, visur kas notiek. Un es domāju, kāpēc es visiem tādu sajūtu kā traucētu, lai gan es taču neko tādu nedaru. Bet, laikam, tie mani mākoņi bija, viņiem neizprotami. Un vienā brīdī es sapratu, ka īstenībā tā ir tā mana odziņa. Tas ir tas mans, tas iekšējais dimants. Ja viņi nesaprot, tad nesaprot. Un tā kā tas ir arī jau tik tālu izvilkts, ka, īstenībā prieks, kad es spēju tā kā arī
tādu daļu atbrīvot no sevis un arī par tādu smagāku tēmu parunāt publiski. Jo īstenībā, kā man arī viens no maniem radošā darba līdzgaitniekiem saka, nu jā, visi jau mēs kaut kādā ziņā pieskaramies šīm tēmām un domājam par šīm tēmām, bet mēs visi kaut kur klusējam savā mazajā kaktiņā, tā kā mazas pelītes un nevienam nestāstam, jo taču nedrīkst par to runāt. Tā arī man kaut kā sākumā bija grūti rādīt saviem draugiem tādas dziesmas, jo tu domā pats, ko viņi padomās. Bet tajā brīdī, kad tu saproti, nu tā ir, un tu to atzīsti sev, un tu, protams, ka es strādāju pie tā, lai man nebūtu tik grūti un lai es justos vieglāk un balansētāk pati ar sevi un atrastu šo gaismu starp debesīm un zemi, kur es šobrīd esmu šajā brīdī. Jā, svarīgi ir sev nemelot. Man jau visu laiku ir tā cerība un kaut kāds tas gaišums, kad būs labāk. Ka būs labāk jā, tikai tas balans citreiz nerodās. Atziņas man šķiet ir ļoti daudz man dzīvē tieši caur sāpēm nākušas. Un, laikam arī tādā cilvēka psihē, laikam tās sāpes ir tāds stiprākais punkts, kā sevi transformēt un kā nonākt jaunākā līmenī. Tā kā nezinu, kurā līmenī es esmu, vai ne? Šķiet, ka diezgan daudz līmeņiem es esmu izgājis cauri no tādas puses. Paldies Dieviņam par to slogu, kas ir uzlikts un kam esmu gājis cauri, kam eju cauri. No otras puses, ka tu esi tajā situācijā, tad ir smagi. Mūzika ir mana gaisma, un ja es kādreiz saņemšos un pabeigšu grāmatu, tad tā noteikti sauksies uz gaismu. Bet tas jau ir pie citiem sapņiem un citiem scenārijiem un citām režijām, bet jā, mūzika ir tas, kas visu laiku kaut kur paceļ un ir kā sava veida terapija. Ja Dieviņš tev kaut ko atņem, tad viņš tev noteikti kaut ko arī iedod. Un man šķiet, ka tā ir tā lieta, ko viņš man ir iedevis. Un, lai gan es ilgu laiku domāju, ka tas jau nav talants, tas jau kaut kā tā dzīves laikā, zin kā, ja tu no 2 gadu vecuma jau esi uz skatuves, tad tev jau tev vienkārši tāds izveidojas. Bet kļūstot vecākai, es saprotu, ka tas laikam ir kaut kādā mērā arī talants, kurš pašu mani glābj no tām manām rūpēm, bēdām un kā es varu izlikt to visu. Tāda mākslinieka dvēsele, jo es domāju, ja tas nebūtu, tad ko es darītu? Es nezinu, jo, ja mans dzīves stāsts būtu citādāks un mans intereses būtu citādāks, tad noteikti mūzika un šovbizness nebūtu tas, ko es izvēlētos, jo no malas tā nešķiet cilvēkiem, bet tas ir grūti. Un šobrīd ir tādi 5 intensīvi gadi šajā šovbiznesa pasaulē, mūzikas pasaulē, kopš es izlaižu savas dziesmas. Bet es to daru tāpēc, ka es to mīlu un es to sajūtu ar tādu kosmosa kanālu, kas manī ienāk, un es pat brīžiem nezinu, no kurienes tie vārdi rodās, jo, kad es viņus rakstu uz tāda impulsa, tad viņi vienkārši ir. Un tu pat nedomā vairāk, kā tu saliec to teikumu, kas, ko, kā. Tu vienkārši tā kā raksti. Pēc tam, protams, tu pārēji pāri tam tāds, interesants domas, ne? Un tad tu tā kā izvelc no sevis vēl kaut kāda pasaule ārā, kas ir, jā, tā ir terapija. Un pirms kaut kāda laika, kas bija pēdējās lietas, ko es rakstīju tādā stāsta veidā, un vēl arī agrāk, kad es rakstīju tādus, teiksim, tā dienas grāmatu par sevi, tad, kad tu to izraksti, tiešām paliek vieglāk. Un
Tas nav tikai kaut kāds terapeita ieteikums, tad paraksti par savu dzīves dienu, ko tu tur darīji, kas bija, kas notika. Tad, kad tu to izraksti, un arī to slikto, kad tu izraksti, tad tev tas vairs nav iekšā. Tu esi kaut kur to palaidis, un tad ir tik viegla sajūta. Un tas, kā es arī rakstot kaut kā par senākiem notikumiem, par tiem ir vieglāk rakstīt, jūt, ka tas laiks jau ir tā kā pagājis. Un tu uz to atskaties kā uz tādu filmiņu, kas iziet cauri tavai galvai, tu vienkārši apraksti. Tad, kad tu to raksti tajā esošajā brīdī, kad viss tas notiek un viss tas sasprindzinājums ir kaut kur vēl iekšā ļoti tuvu vai nesen noticis, tu jūti, ka par to ir daudz grūtāk. Iespējams, tad sanāk daudz emocionālāks tas izrakstītais teksts, bet abos gadījumos tu jūti, ka tu esi no kaut kā atbrīvojies un ir vieglāk.